Mani sauc Ieva Alpe Eizenberga. Mēs šobrīd atrodamies zemnieku saimniecībā Robežnieki, kas ir mana vīra dibināta saimniecība, kurai es pievienojos pēc 2009. gada, 2008. 2009. Un tad līdz šim saimniekojam tajā kopā. Bija piena lopkopība sākotnēji, kas pirms 3 gadiem ir, diemžēl, likvidēta. Pašiem ir ļoti žēl, bet šobrīd cīnāmies ar augkopību, kas nebūtu nav tas vieglākais ceļš laukos, kā mums likās sākotnēji. Lauksaimniecībā es esmu kopš mammai ar tēti Masalacā saimniecība izveidojās arī 90. gados Brešu zemnieki. Nācās tur darboties. Katram, kas ir tajā 90. gados laukos dzīvojis, ir skaidrs, cik daudz tas prasa no bērnu un pusauģu. Protams, bija doma nekad mūžā, negribu. Aizgāju uz Vidzemes augstskolu politoloģiju studēt. Tad kaut kā netīšām nonācu darbā kooperatīvā Trikāta tajā laikā. Šobrīd piena loģistika, viens no lielākajiem kooperatīviem Latvijā. Braucu Sandra saimniecībā tā kā skolotu par to, kas ir kvalitatīvs piens, kad viņu vajag kvalitatīvāku. Kaut kā tā izskoloju, kad aprecējāmies 2009. Un nekur tālu no tās lauksaimniecības netiku. Un te nu es esmu. Visas 3 māsas mēs esam lauksaimniecībā iekšā. Brīžām, kad ir WhatsApp kaut kāda zemnieku saimas, tur zvani, tur tās sapulces, un kāda no māsām runā, mums ir balss tāda diezgan līdzīga, un tad ir, ja kāds nākamais runā, tad saka, es nezinu, kuru no māsām Alpām, bet es viņai piekrītu, vai es gribu oponēt, nezinu, kurai no māsām, bet gribu oponēt, kura tur runā, jā, tā kā, mēs visi esam diezgan aktīvas, un jā, tas, manuprāt, ir forši. Ir jāpauž savs viedoklis un jāveido sabiedrības viedoklis, jo, ja mēs neveidosim par sevi sabiedrībai viedokli, tad sabiedrība izveido savu, un tas mums nekad nav labi beidzies. Mans vēlējums lauksaimniekiem būs droši vien no manas tās maigās daļas vienkārši labestību vienam pret otru, iecietību vienam pret otru, un tad jau pārējais būs, jo tādā saliedētībā tomēr ir spēks, un tas ir svarīgi.